gadsimtiem gulējis. Man bija dzīvē sapnis aust kaut ko tādu mierīgu, tādu lina pelēkumā vai baltumā. Labdien, cienījamā Latvijas izglītības un zinātnes ministre, godātie profesori, cienījamās dāmas, godātie kungi, mīļie draugi. Šodien notiek šīs grāmatas atvēršana. Tad es gribētu vispirms atvērt tiešām šo grāmatu un nolasīt vienkārši tikai dažus teikumus no Ingas grāmatas, un tad mēs dosim vārdu arī citiem. Šajā pētnieciskajā darbā tika apvienoti sasniegumi tekstila, ķīmijas, mikrobioloģijas, mehānikas un biomedicīnas nozarēs. Iegūtie rezultāti ir svarīgi ne tikai tekstila tehnoloģiju jomā, kā jauna veida pavadieni, bet arī ķīmijā, kā dzintara sadalīšanas sastāvdaļās, materiālu zinātnē, kā jauni kompozīti materiāli un biomedicīnā, kā dzintara iedarbības mehānismi uz šūnām un audiem. Bet ne tikai. Dzintara diega ietekme ir veidojušies, kā Inga saka, dažādi klāsteri. Tie ir ne tikai dizaineri, tie ir ne tikai tekstilu mākslinieki, tie ir ne tikai biznesmeņi. Tās ir darba vietas cilvēkiem, tie ir jauni produkti, tie ir jauni eksporta tirgi. Un, manuprāt, tas ir tikai pirmais solis. Un šita grāmata darba ne tikai mana, bet liela kolektīva, visa kolektīva, kas strādā. Protams, mūsu zinātņu ministrija, augstākā izglītības, mūsu direktora biomateriālu un biomehānikas institūta, prorektora dienesta, zinātņu prorektora dienesta un, protams, dažādi zinātnieki, kas strādā kopā ar mani uz laboratoriju. Vadoties no tādas iedvesmas, faktiski sastādīja visu programmu dzintara āderei, kur arī pats galvenais bija saprast to, kas dzintars īstenībā ir, un saprast to, ka zināmā mērā dzintars ir tikai tāda līdzība tam, kā mēs domājam par sevi, par kultūru, par ļoti daudzām lietām mūsu dzīvē. Man šķiet, ka šī grāmata ir liela vērtība, un tas darbs, ko jūs esat darījusi, arī tieši šai kontekstā, īpaši situācijās, kad tik daudz tiek runāts par to, ka inovācijas ir nepieciešams, bet jautājums ir, cik bieži mēs dzirdam par labajām iecerēm un labajiem darbiem, kas notiek Latvijā. Un jūsu darbs ir tāds dzīves, taustāms, patīkams. Šīs inovācijas nenāk tik viegli, un man liekas, ka jūs esat tas piemērs, kam citi var sekot, rādot kādā veidā zināšana augļus, un jūs esat izcili zinātnieks, to apliecina tās balvas, kas līdz šim ir saņemts pasaules līmeņi, kā šos augļus var pārvērst tālāk reālā lietojumā, taustāmās lietās. Inga bija tā, kas mācēja no materiālu, kas ir radies miljoniem gadu atpakaļ, dabūt ārā kaut ko tādu, kas līdz tam nebija. Bet es gribētu novēlēt, lai Inga saglabā to enerģiju, kāda viņai ir bijusi par tiem laikiem, kad mēs kopā taisījām Latvijas izgudrotāju mājaslapu. Un lai ir tās, kā Knētkungs minēja, lai saglabājās tās caursišanas spējas. Mēs šeit runājam par renesansi, mēs runājam par veciem dzintara ceļiem, bet es zinu, ka Inga ir, protams, Latvijas prece 2014. gadu, bet noteikti mēs viņai palīdzēsim, viņa par to ļoti brīnišķīgi darīs. Viņa būs un jau ir Latvijas brēns. Bet man te ir prieks arī, kad mēs šodien šo pasākumu svinām tad, kad svinām kopā ar šo skaisto Rīga 2014 kultūras galvaspilsētas notikumu, jo zinātne un kultūra kopā, un tas ir spēks. Cilvēks, kurš nevar apstāties, Inga, novēl tev tikpat daudz enerģijas, un tikpat daudz patīkam sadarbības partneris, kurie grib, vēlās sadarboties ar tev, jo tīc tev. Grāmatas autori arī bija brīnišķīga un ir joprojām brīnišķīga, jo pagājušajā gadā izveidotā ekspozīcija muzejā būs apskatāma vēl 2 nākamos gadus.
Un vairāk kā 20 studenti vairākas dienas intensīvi kopā ar Ingu strādāja pie tā, kādā veidā varētu būt šis pavadiens vai materiāli radīt no šī pavadiena, introducēt jaunos produktos. Tekstila mākslas pārstāvs tā ļoti lepnāk par gleznotāju, jo ir izdomāta būtībā, ja gleznotāja ir tās te krāsas, tad tas varētu būt viens tonis, tad tekstila mākslā tā ir radīta tāda tā kā vēl viena pat netverama lieta, kas ir salīdzinājumā ar gleznotāju, pat kaut kas unikāls. Un es domāju, ka tas ir dubults spēks, un tas, ko Rīga 2014 ir, kā lai saka, izvirzījuši šo zinātnes un mākslas savienību. Un tā pirmā ekspozīcija tiešām bija Romā, Etrusku muzejā, un tā saviņoja visu publiku. Ja zināt, ja jūs varētu iedomāties, cik tur bija daudz cilvēku. Tad man bija tā, ka jāievēl telpa, 2 dienas jādomā. Un es biju jums priekšā bez mazai atteikt, tāpēc, ka mēnešu laikā sagatavot šāda līmeņa grāmatu un iespiest, un vienlaicīgi iet tulkošana, redakcijas darbs, korektūra, un vēl vairāk kā 300 grafiki jāpārzīmē un tabulas. Tas, godīgi sakot, bija tik tiešām godīgs pārbaudījums mūsu kompānijai, bet parafrazējot par tekstu, kā var nesolīt, man jāsaka, kā var atteikt cilvēkam, kas ar tādu sirsnīgu to darbu veids. Tas ir papildinājums kolēģi jau teiktiem, ka doktore Inga Ļešenko prot pārliecināt, prot iedvesmot, un mēs dažkārt mazgulējām tajās. Bet jebkurā gadījumā mums ir prieks, ka mēs varējām palīdzēt viņai veidot vizuālo materiālu, kas daudzkārt noder. Un arī vienu no šīm filmām paraudējām. Zintar Diegoldējām piedalījās Lielbritānijā amatieru filmu skatē un iegūt 3 zvaigznes. Mums ir, lai jūs atceraties, mums sākās 4 dienas, un mums bija jātaisa tāds kadrs, kad mazs bērns par jūra basām kājām skrien, vasaras vīts, vienīgais tas ir decembris, jā. Novembra beigas. Un tad no tās filmēs ir tāda maza kapoņa. Jā, lai vienmēr atcerētos mūsu trako darbu. Visām ekspozīcijām, kas brauc. Ingu vienmēr jāņem līdzi, ja tiešām izcili ceļveders. Un tas, ka mēs visi bijām sociālo zinātņu pārstāvji, ka viens tāds dabas zinātnieks, viņš var iedot tādu apjausmu par lietu pasauli, ka jautājumi ir lieki. Ja mēs kaut ko nesaprotam par lietu pasauli, tad Inga vienkārši pastāv blokciņā, kaut ko pareiķina, un pēc 5 minūtēm atbildi par jebkuru jautājumu. Gribētu teikt, ka mēs esam tie nobūtie. Mums nobūda tas, šī materiāla, teiksim, tas senums, tās viņa īpašības, un cilvēkam pats dārgākais ir laikam viņa veselība. Kā mums laikam nobūda galvenokārt tā doma par to, ka šis materiāls var nest cilvēkam veselību, var nest pilnvērtīgāku dzīvi. Arī šiem dzimtendiegiem un sadarbībās ar mūsu tehnologiem un zinātniekiem ir tapis vēl viens dzēriens, kas arī starptautiskās izstādēs būs atzinība un kura procesā ražošanas un filtrācijas tiek izmantots arī šīs pats dzintara pavadiens. Mēs nākotnē arī plānojam sadarboties ar Ingu un izmantot viņas lieliskās inovācijas santehnikas ražošanā. Kuru produktu sastāvā mēs esam iekļāvuši arī daļu no dzintara diega produktiem, teiksim tā. Un savā ikdienā strādājot kopā ar šiem produktiem, gan kā tīri, kā ražotāji, kā menedžeriem, arī kā dziedniecei, man ir liels prieks Latvijā nest tālāk Ingas vārdu ar viņas produktu. Liels paldies manai ģimenei, tāpēc, ka viņi neredzi mani mājās. Viņi tikai zvana man un gaidīt, kur tu esi. Es viņam teicu, es mājās. Kur mājās? Laboratorijā mājās pa svētdienam, pa sestdienam. Un, protams, manam dēlam, profesionālais juris konsuls, man dēls, Vadims Ļešenka, kas strādā jurists, šoferis, palikpersonā un citiem visam darbam. Nāciet šeit. Vadim, Visi lielie paldies ir pateikti, mazie paldies noteikti būs pavisam personīgi un ar buču uz vaiga.
bet es, Vita Timerman Mora, vakar vadītāja, Zinta Rāderes, kuratore un vienkārši, es ceru, Ingas draudzene, arī Ingas pēc Ingas lūguma aicinu jūs uzkavēties arī šajā pašā telpā, lai nobaudītu ne tikai tādus nelielus gardumus, un arī vīnu glāzi, un arī ambervodku, bet arī īpašu darbu. Masu mēdījos izskanēja doma, ka dzintaram ir maģiskas spējas, un mēs to arī paši zinām jau no vēstures, kad kontakts ar dzintaru dzērienam, gan tējai, gan citiem dzērieniem piedod kaut ko īpaši. Viena lieta, protams, ir šīs maģiskais spēks, kas ir dzintaram. Otra lieta, ka praktiski iekļaujot viņu filtrā, tomēr var panākt arī zinām garšas uzlabošanos, zinām efektu. Amber Gold degvīnu arī starptautiskos konkursos, un ir jau arī pirmās godalgas un atzinības arī par inovācijām, jo, mūsuprāt, lielisks zinātnieku un ražotāju sadarbības piemērs Latvija var, vai ne? Pasniedz šīs atslēgumu, jūs projektējat Baltika Amber panākumiem, lai jūs teicu un paldies jums, ka devāt iespēju uzsēties. Inga, pastāstiet par savas grāmatas prezentāciju. Šodien mūsu liela svinība, mums ir dzintara grāmata, dzintara ceļš nākamā pasaulē, atklāšanas ceremonijā un ļoti daudz viesi, kā no Zinātņu akadēmija, no Rīgas Tehniskā universitāte, profesori no Rīgas Tehniskā universitāte, kā arī no Stradiņa universitāte. Un tie, kam tieši interesanti dzintars, un tie, kas izmanto dzintaru, gan dzintara pavadieni, gan pulveris, gan vannas izgatavošana. Ceru, ka būs vanna, vēl nav, es neredzēju vannu. Un šodien mums ir ļoti silta atmosfēra. Visiem šeit atrodas tie, kam tieši interesanti dzintars, mūsu bagātība, un kā nes šitu kultūru dzintara pasaulē. Man liekas, ka mēs sasnieguši rezultātu, un mums ir ko darīt tālāk. Šī grāmata ir ļoti īpaša, un tā ir ļoti būtiska saistība ar Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu. Jo patiesībā zinātniece Inga Ļašenko ierosināja mūs padomāt savādāk par dzintaru. Jūs šodien piedalāties grāmatas prezentācijā, un grāmatas nosaukums ir Dzintara ceļš, tieši tāpatās arī kā filma nosaucās. Kādu jūs ar to esat ielikuši šai grāmatai? Gandrīz vai otrā lapa ir mans darbs. Teiksim. Un es aužu ar dzintara pavadienu, es aužu gobelēnus. Un tagad šie mani darbi, jāsaka, mūsu kopā ar Ingu austie darbi ceļo pa visu pasauli. Tad tas ir saistīts ar dzintaru vai vispār kā no zinātnieces? Nē, mēs domājam par dzintaru izmantot tieši kā pamatmateriālu vānu liešanā. Patreiz tas būs eksperimentāls projekts, mēs mēģināsim, testēsim, jo ir ļoti daudz momenti, kas ir jāatrisina tīri no tehniskā viedokļa, bet es domāju, ka varbūt pavisam drīz jūs ieraudzīsiet kaut ko pilnīgi jaunu, un es domāju, pasaulē tas vēl nav sastapts. Ja? Un es tieši sadarbībā ar Ingu tas dotu vēl zinātnisko pievienoto vērtību. Izzināt, kas ir tas, kas tieši iedarbojās tādā mūsu vēlamā veidā, lai varbūt tad arī preparatīvi tīrāks varētu būt kāds savienojums un tad varētu taisīt tos preparāts ar mērķtiecīgu un jau ar mērķi arī zināt, kas ir, teiksim, genotipā genomā ir tas mērķis, uz ko iedarbojas. Bet tas no vienas puses, bet man gribas tomēr to ar mākslu saistīt.
daudz ko var izzināt, bet lai paliek arī noslēpums tas, kas zinātnē varbūt nepakļausies, lai ir vēl ko pētīt, bet lai tas ir arī baudai. Un sievietēm, kā jau teicu, un krellēm un brošām un citam, jo skaistums, tas, kas palīdz mums dzīvot.